Madonā ir lipīgs smaids. Ieklausies dabas skaņās, Madonā ir viss, ko tu vēlies. Tās ir tikai dažas no bērnu radītām zīmēm, kas turpmāk būs izvietotas Madonas pilsētā. Tās tapušas projekta Taučs ietvaros, iesaistot Madonas pilsētas vidusskolas 3. klases skolēnus, kuri sadarbībā ar projekta procesu līdzvadītāju Sāru Vencingeri no Vācijas un Madonas novatpētniecības un mākslas muzeja speciālistiem pētīja savu pilsētu, iepazina tās vēsturi un izstrādāja zīmes, kuras ievērojot vide Madonā kļūtu vēl drošāka un patīkamāka. Daudzi cilvēki iet iegrimuši savās domās un nedzird, kas notiek apkārt. Šī zīme liktu apstāties un ieklausīties dabā, piemēram, putnu čivināšanā un vēl daudzās skaņās tev apkārt. Es šito zīmi gribētu likt pie Madonas pilsētas vidusskolas, tāpēc, ka visu laiku bērni kāpa to zāli un tā zāle paliek nesmaka un ļoti dugļaja. Tā, kad es ilgi nedzēru ūdeni, es biju slimnīcā, man sāpēja vēders. Dienā ir jādzer vismaz 2 litri ūdens, tāpēc es šo zīmi liktu te. Man ļoti patika šis projekts, jo man patika sadarboties ar visiem un man patika taisīt zīmes. Un es domāju, suņu parks, jo es zinu, ka Madonā nav tik daudz parki, kur vispār cilvēki un dzīvnieki spēlējas, tāpēc es domāju dzīvnieku parku. Līdztekus tam bērni pamana arī labo savā pilsētā un to īpaši akcentē. Es dzīvoju kādreiz bērnībā Rīgā, bet tad tur nebija neviena cilvēka, gandrīz kurš smaidīja. Un tad es kā pārvācos uz Madonu dzīvot, un es redzēju daudz vairāk cilvēkus, kur smaida. Es šo zīmi gribētu uzstādīt kaut kur pie Sajieta laukuma. Šī zīme nozīmē, ka Madonā varētu ievēlētos, ko tu gribētu, un varētu būt liela iespēja, ka tas piepildītos. Un es arī ievēlējos kaut ko, lai viss ir labi, lai visiem cilvēkiem viss veicas, un tāpēc uztaisīšu to zīmi. Mēs sev dzīvi baudām ar sajūtām. Tā ir gan mūsu fiziskā veselība, gan arī vide, kurā mēs dzīvojam. Tie ir cilvēki, kas mums ir apkārt. Un tieši jaunieši bērni šajā gadījumā iedod mums to stāstu par tām sajūtām, kādās viņi dzīvo un kādās gribētu dzīvot. Un tas ļoti nopietni ir, jo tiešām viņi raksta, ka viņiem vajag skaistu vidi, zālējos nekāpt. Uzmanīgi izturēties pret dzīvniekiem. Tās ir tās pozitīvās lietas, kas rada mūsu ļoti pozitīvu apkārtējo vidi un arī attiecības savā starpā. Man tiešām ir prieks, ka šie projekti ir iesaistīti skolēni, kuri pamatā arī veidos mūsu pilsētu nākotnē. Projekts Taučs, kurā ir iesaistījušās vairāk kā 5 dažādas valstis, un Latvijas muzeja biedrība ir viens no šiem projektu partneriem. Un viens no svarīgākajiem posmiem ir pilotēšana, ka muzeja sadarbojas kopā ar izglītības iestādēm un veido izglītojošas programmas balstoties uz tām savām kolekcijām un izmantojot to ilgspējīgās attīstības mērķu pieeju, lai radītu programmas, kuras pēc tam var izmantot ne tikai muzeji šeit pat uz vietas Latvijā, bet vispār visas Eiropas muzeji. Latvijā kā pilotprojekti bija Madonas muzejs, Veidenbauma muzejs Kalāči, Lipkas muzejs un Latvijas Nacionālais rakstniecības un mūzikas muzejs. Un radot šīs programmas, mēs sadarbojamies ar izglītības iestādēm. Ar mums kopā strādāja izstāžu kuratore Sāra Vencingeri no Vācijas, parādot to, kā bērni var līdzdarboties. Nevis, ka mēs radām programmas no sava skatu punkta un tad piedāvājam bērniem, bet mēs radām programmu kopā ar bērniem. Un līdz ar to viens arī no šiem projektu rezultātiem bija zīmes, kur izmantojot šo vēsturisko pieredzi, bērni radīja savu skatījumu uz pilsētu Madonas 100-gadē. Kā uzsver Sāra Vencingere, lielākais projekta pienesums ir skolēnu aktīvā iesaiste, ieinteresētība, savas pilsētas izzināšana, kā arī šo zīmju izgatavošana, caur ko uzskatāmi tiek nodots vēstījums pieaugušajiem. Kas tad īsti jaunajai paudzei ir svarīgs pilsētvidē? Es tiešām ticu, ka pilsētu plānošanā nav jābūt tikai ar skatu no putna lidojuma, kad uz kartes tiek savilktas līnijas un kvadrāti. Tā jāskatās arī no zemes līmeņa, no sabiedrības puses. Un šajā gadījumā tie ir bērni, kuri būs rītdienas pilsētvides lietotāji. Mums ir viņos jāieklausās, jāmācās no viņiem. Šī projekta laikā esam saņēmuši skolēnu jautājumus, ko būtu svarīgi aktualizēt jau tagad, pievēršot uzmanību pilsētvides sakārtošanai un plānošanai. Paldies muzejam, kas deva iespēju jauniešu domu un ideju lidojumam, iedrošinot radīt un paust savu viedokli. Pārliecinot, ka muzejs nav tikai par pagātni,
Tas ir arī stāsts par tagadni un nākotni. Un ņemot vērā, ka Madonai ir 100 gadi šajā gadā, tad tā ir tāda viena no labākajām dāvanām, ka jaunā paudze iedod dāvanu jebkuram pilsētas iedzīvotājiem. Viņi parāda, ka viņi vēlas būt piederīgi pilsētai un viņiem ir svarīgi, lai viņus uzklausa. Radot zīmes, viņi aicina ikvienu cilvēku, tīpaši jauniešus, nebojāt otra radīto. Arī tas viņiem ir svarīgi, ka mēs katrs esam līdzatbildīgi par to, kādā pilsētā dzīvojam, katrs, ko radām, katrs mēs viņu arī saglabājam, mēs viņu nepostam un mēs vēl ņemam vērā tomēr, kas uz tās zīmes rakstīts. Ja tur ir padzeries ūdeni, varbūt piepildi savu ūdens glāzi, vai ja tur ir ar suņiem un kaķiem nenākt, jo kādam varbūt bail, varbūt ņemam šo te vērā. Tie ir bērni, kas pamana tāpat kā mēs pieaugušie, kas mums pilsētā ir svarīgs. Pirmkārt, mēs esam milzīgi pateicīgi parādā muzejiem, ka viņi mūs uzrunāja piedalīties šajā projektā. Es domāju, ka galvenie ieguvēji bija bērni, jo viņi pirmkārt saprata, ka viņu viedoklis un idejas arī tiek ņemtas vērā. Un ka liels vai mazs katrā ieklausās, lai mēs kopīgi veidot mūsu Madonu skaistāku uz mūsu 100 gadi Madonas. Tas ir ļoti svarīgi bērniem, jo viņi skāpj ārā no skolas sola, viņi redz, kas ir ārpusē, šajā gadījumā, kas ir pilsētā, kaut ko jaunu ieraudzīja, un pēc tam tā savas idejas realizēja un dot kaut kādu pienesumu arī pilsētai. Jāpiebilst, ka līdztekus zīmēm kā dāvana pilsētai top arī avīze, kurā tiks atspoguļotas bērnu sajūtas un atmiņas par kopīgo darbošanos šajā projektā, kā arī karte, kas turpmāk atradīsies Madonas muzejā, dodot iespēju ikvienam pilsētas viesim vēl labāk iepazīt Madonu. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.